šobrīd mēs atrodamies galvenajā kājas ražošanas vietā Rīgā, Atlantijas iela 15, kur tad mēs visus šos brīnišķīgos produktus ražojam. Domājam jaunus produktus, domājam, kā viņus pasniegt mūsu patērētājiem un nogādāt viņus līdz veikaliem. Uzņēmums jau mūsdienu veidolā pastāv ap 30 gadiem, bet zīmolam Kaija, protams, ir daudz senāka vēsture, kura ir izdzīvojusi gan pirmo Latvijas laiku, gan padomju laikus, gan arī spējusi izdzīvot un veiksmīgi ierakstīties jaunajos laikos, kā tas ir šodien. Mums ir uzņēmuma grupa, un kopējā uzņēmuma grupā ir vairāk kā 700 cilvēku. Mēs pirmām kārtām esam dedzīgi, mēs vienmēr meklējam tos produktus un tās garšas, kas patīk un apmierina lielāko daļu no patērētājiem. Līdz ar to mēs vienmēr esam teikuši, ka mūsu kvalitāte ir sabalansēta ar to cenu. Trešais, kas droši vien mūsdienās vairs netiek popularizēts, ir tomēr darbs un vēlreiz darbs rada produktus un rada vērtību. Nekā cita nav. Pirmais produkts, kas Latvijā bija veiksmīgs un patērētāju mīlēts, tad ir kājas siļķes dažādos iepakojumos un veidos. Līdz ar to mēs arī radījām produktu, kurš tā ļoti labi skan gardums, un arī šodien siļķu filejs ir nopērkams zem šīs apakškategorijas gardums. Un, ja mēs skatāmies uz šodien, tad, protams, mēs strādājam vairāk kā 45 valstīs, un, protams, ka katrā valstī cilvēki patērē tos produktus, kādas ir viņu garšu kārpiņas, un tas, kas viņiem ir pierasts un ierasts. Un mēs arī savu piedāvājumu pielāgojam tirgus apstākļiem tajās vietās, kur tirgojam. Tāpēc es domāju, ka ikdienā vai katru mēnesi mums ražošanā ieiet vairāk kā 100 vai 150 sortimentu vienības, bet domāju, ka par šiem gadiem produkti, kuri ir izstrādāti, ražoti, daži turpina dzīvi, daži ir beiguši dzīvi, tie droši vien būs 1000. Redzam, ka topā konservos mums ir tunči, un līdz ar to mēs arī pagājušajā gadā izstrādājam jaunu interesantu līniju. Tad mums ir tuncis pokē mērce un tuncis teriyaki mērce. Un mūsuprāt rezultāts ir izcils, un tie cilvēki, kuri meklē kaut ko mazliet atšķirīgāk, būs prieks to visu pabaudīt. Mēs esam Latvijā šodien droši vien lielākais vispār pārtiks eksportētājs kopumā. Mūsu eksports sastāv 95% no kopējā ražošanas apjoma, kas pagājušajā gadā varēja būt ap 95 miljoniem buņģu, kad 5 miljoni palika šeit uz vietas. Droši vien mēs arī esam vieni no nedaudzajiem, kuri ir ļoti spēcīgas pozīcijas iekarojuši. Savādāk to nevar saukt. Tā ir Vācija, Anglija, Skandināvijas valstis, Amerika. Un tas process ir radošs. Tie produkti, kuri mums pārdodās labi, mēs, protams, arī pāanalizējam, kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēkiem viņi patīk. Savukārt tie produkti, kuri nav atraduši pircēja, sirdi un maciņus, protams, arī analizējam, skatāmies, kas ir par iemesliem. Un trešā lieta, kas arī ikdienā notiek, mums sūta cilvēki gan ierosinājumus, gan arī kādreiz sūdzības, gan arī, domas, ko varētu uzlabot un kā viņi to gribētu. Un tas kopā veido to iespēju izprast savu pircēju. Esam pārkāpuši pāri maģiskajam skaitlim 100 miljonu iepakojumu. Tas bija pagājušajā gadā. Kā jau jebkuram uzņēmējam ir jākaļ jauni plāni, ir jāsaprot, kā viņus sasniegt, un tas ir nolikts uz 150 miljonu buņģus turpmākajos 2-3 gados, un ir pamats to visu sasniegt. Pagājušajā gadā mēs palaidām vairākus jaunus produktus konservos, tuncis pokē un tuncis teriyaki mērcē. Tie ir 2 veida lašu salāti, 2 veida tunča salāti. Arī uzlabojam dizainu lašu konserviem un skatīsimies, kā tas viss patīk mūsu patērētājiem un izdarīsim tad secinājumus, kādā virzienā attīstīt jaunos produktus. Mans iecienītākais ir tunča salāti. Es esmu pats mednieks, tā kā man vienmēr viņa mašīnā vienmēr tu esi paēdis. Tā varētu teikt.